Šodien raidījumā viesosimies lidostā Spilve, kas cītīgi gatavo eksponātus pirmajai izstādei un ver vaļā durvis apmeklētājiem. Tikmēr divi aviācijas negadījumi vienas dienas laikā liek uzdot jautājumu, cik drošas ir Latvijas debesis un vai kārtība tajās tiek uzraudzīta. Savukārt raidījuma noslēgumā viesosimies Latvijas gaisa satiksmē, kas strādā pie tā, lai pilotiem visa nepieciešamā informācija būtu pieejama atbilstoši 21. gadsimta tehnoloģijas sniegtajām iespējām. Jauna nedēļa, tātad jauns ir klāt arī lidojuma plāns. Šajā reizē sāksim ar aktualitātēm no lidostas Spilve. Atminaties, gada sākumā lidostas Spilve ēka saņēma arhitektūras pieminekļa statusu, taču ar to darbi tikai sākās. Piesaistām restaurātorus, prasām viņu viedokli, skatāmies, kuras ir tās sadaļas, kuras mums ir viennozīmīgi jārestaurē, kur mēs varam atļauties kaut kāds jaunievedums. Tas ir skatoties uz to, kas notiek šajā ēkā, kurā joprojām top aviācijas muzejs. Muzejs, par kura izveidi runāts jau krietnu laiku, top nevien uz papīra, bet arī reālā dabā. Un jau maija nogalē Spilve ar pirmo ekspozīciju vērs vaļā durvis apmeklētājiem. Nedēļas beigās jau atvērsies pirmā ekspozīcija, kurā faktiski būs apskatāms aprises tam, kas būs nākotnē redzams šajā muzejā. Ceram uz to, ka cilvēki nāks ar netik sakāpinātu kritisku attieksmi pret to, kas šeit ir izdarīts. Izdarīts tāpat ir ļoti daudz, bet, kad to varēs nosaukt par muzeju, ja mums vajadzēs vēl vairākus gadus. Kamēr turpinās nebūt nevieglais ceļš uz īsta muzeja statusu, tostarp arī eksponātu izzināšana, Spilve vēlas rīdzinieks un pilsētas viesus pakāpeniski iepazīstināt ar tām lietām, kas jau ir apgūtas. Tādēļ paralēli rekonstrukcijas projektam topošajā muzejā būs apskatāmi gan tiešām ievērojami eksponāti, gan arī interesanta informācija par aviācijas pirmsākumiem, kas daudziem varētu būt pārsteidzoši. Protams, mums ir ļoti vērtīgi ekspozīcijas materiāli. Tas ir pats jau pagājušajā gadā šeit parādītais Fārman, oriģinālās kopijas eksemplārs, ko varēs apskatīt arī tagad ar jau vēsturisku aprakstu par tās lidmašīnas tapšanu un vēsturisko nozīmi aviācijas attīstībā. Būs redzams tas, kas ir saglabājies šajā ēkā, būs redzams ēkas un šīs vietas attīstības perspektīvas, tā kā mēs katrā ziņā aicinām. Tas gan nav vienīgais lielais jaunums no kādreizējās gaisa satiksmes ostas Spilve. 2. jūnijā Spilvē risināsies Vislatvijas aviatoru salidojums. Tas ir Latvijā vēl nebijis pasākums, uz kuru tiek aicināts katrs, kurš sevi uzskata par aviatoru jeb aviācijas darbinieku. Salidojuma mērķis ir apzināt, cik cilvēku Latvijā uzskata sevi par esošajiem, bijušajiem vai topošajiem aviatoriem un sapulcēt visus vienu vietu. Šeit tiks gaidīti pilnīgi visi, kas ir saistīti ar aviāciju un lidmašīnām. Ne tikai pilotus, bet arī tos tehniķus un aviācijas valodā sakot grounda darbiniekus, ja? Un visus tos, kuri sevi var identificēt ar nosaukumu aviācija, bijušos, esošos un arī tos, kas vēlas vēl par tādiem kļūt. Ja? Tātad šajā gadījumā mēs uzrunāsim tos studentu pilotus un studentus Tehniskās universitātes apjomā. Pasākumā sagaidāmas emocionālas bijušo kolēģu tikšanās, jaunu aviātoru iepazīstināšana ar saviem pieredzējušākajiem kolēģiem un vēl daudz visa kā, kas pieklājas salidojumam. Taču būtisks pasākuma uzdevums ir arī iegūt maksimāli daudz aviātoru kontaktus, kas turpmāk ļaus organizēt viņiem paredzētus pasākumus. Mēs vēlamies izveidot šo sociālo networkingu starp šīm te, varbūt nebūtu neviendabīgo grupu, jā, jau dalot viņu kaut kādās apakšgrupās un kopās. Un tālāk faktiski arī organizēt tikšanos starp šiem cilvēkiem, sevišķi starp tiem, kuri jau ir kādreiz tikušies, jā, un šobrīd varbūt nav bijusi tā iespēja. Jā. Un arī faktiski, es domāju, ka ļoti svarīgi tas ir tiem jaunajiem un tie, kas nav redzējuši, apjaust to kopumu un apjomu, cik tad īsti tādu ir. Jā. Tā sanākošo viesu reģistrāciju par grupām mums plānot uz 16. Ja, un ierašanās līdz 3. Sakot, no 2–3 ierašanās pulcēšanās, kur, protams, būs arī viņiem iespēja apskatīt topošo muzeju un idejas. Un es domāju, ka tie būs tie cilvēki, kas iespējams pienesīs ar savām zināšanām
un informatīvo bāzi, to pienesumu, ja, kad mēs kā muzeja tapināšanā arī varēsim daudz ko pasmelties un saprast tos virzienus, kādos mums būtu pareizāk jāiet. Bet atgriežoties pie Spilves muzeja, kas durvis apmeklētājiem vēra vaļā jau maija nogalē, vēlamies uzsvērt, lielai steigai nav pamata, jo muzejs būs apskatāms visu vasaru. Ekspozīcija papildināsies nedēļu no nedēļas, un katra nedēļas nogala būs vaļā. Vasaras aktīvajos turismu laika mēnešos, tas ir jūnijas, jūlijas, iespējams, mēs būsim vaļā, varbūt tikai slēgti pāris dienas nedēļā. Bet 100% nedēļas nogales, piekdienas, sestdienas, svētdienas vasarā noteikti būs vaļā un viss ir laipni gaidīti. Noslēgumā atliek vien piebilst, ka topošais muzejs ir ārkārtīgi apjomīgs projekts, kas prasa arī būtiskus finanšu ieguldījumus. Tādēļ apmeklētājiem jārēķinās, ka muzeja apskatei būs jāiegādājas biļete. Paredzēts gan, ka to cena būs simboliska un visi no biļetēm iegūtie līdzekļi tiks novirzīti muzeja izveidei un uzturēšanai. Mums ir nepieciešams kaut neliels atsavaids līdzekļu ziņā no apmeklētājiem. Tīri tādēļ, lai mēs varētu kaut vai daļēji sekt apsardzes izdevumus, ja, jo viss, kas šeit ir jāsargā. Nekas tāpat vien pa nakti nepaliek un nestāv. Un skaidrs, ka mums ir jānodrošina šīs te pamatprasības, lai privātie kolekcionāri un šo eksponātu īpašnieki uzticētu mums šos eksponātus. Tātad atceraties, visi, kurus interesē lidlauks Spilve, šeit laipni ir aicināti jau maija nogalē. Savukārt Latvijas aviators Spilve aicina salidot jūnija pirmajā nedēļas nogalē. Savukārt mūsu nākamo stāstu ir izprovocējuši neseni notikumi. 4. maijā vienas dienas laikā ar dažu stundu starplaiku notika 2 incidenti, kuros bija iesaistīti Latvijas piloti. Cilvēki negūst smagas traumas, bet tomēr rodas jautājums, kas notiek Latvijas debesīs. Patiesībā mums katra sezona sākās, diemžēl sākas ar aviācijas negadījumiem. Tradicionāli ziemu lielākā daļa pilotu nelido, ir īpaši tie, kam ir savu lidaparāti, ultravieglās klases lidaparāti, kas ir vasaras lidotāji. Teiksim, tā sezonas sākums vienmēr mūs dara bažīgas. Katru sezonu mums ir izveidojusies arī kā tradīcija, ka mēs pirms viņi sāk visi lidot, mēs vācam kopā instruktorus, kas viņus reāli māca. Tad 2 dienu seminārā un tad aktualizējām visu to situāciju, visu iepriekšējā gadā, kas ir noticis. Ja. Tā ka zināmā mērā negaidīt, tas nav, kas ir negaidīt, ka tiešām dienas laikā ir 2 gadījumi bijuši. Semināru civilās aviācijas aģentūra šopavasar jau ir noorganizējusi, bet no negadījumiem tas nav pasargājis. Vai varētu būt tā, ka piloti sagaidījuši īstu pavasara atnākšanu steidz dzīt ārā savus lidaparātus, lai tā kārtīgi padauzītos, bet par savu varēšanu un meistarību domā mazāk? Pavasarī jau gribētu visam līdzēt, bet pieredze jau nav tāda. Vajag jau priekšma aviācija tāpat kas pats. Ja tu netrenējies katru dienu, tad arī rezultāti nekādu labu nevar būt. Bet visi jau domā, ka neliela pieredze, bet visi lieli lidotāji gribās lidot, tāpēc jau arī beidzās tā. Drīzāk izteikšu tādu pieņēmumu, ja, ka pavasarī visi lido piesardzīgāk. Tas, ka grib lidot un lido daudz, tā ir pilnīgi taisnība, jā, tāpēc, ka ir noilgojušies pēc lidošanas, pēc zilām debesīm un lidmašīnas ir ļoti daudz. Bet man kaut kā gribētos ticēt, ka lido tieši otrādi piesardzīgāk. Un tomēr 4. maijā notika 2 negadījumi. Kāda ir sākotnējā versija par to apstākļiem? Vai pie incidentiem noveda kādi līdzīgi faktori? Viņi pilnīgi ir nesaistīti savā starpā. Viens ir mācību lidojums, profesionāls pilots ir pilotējis, lidmašīnu standarta kategorijas, apkalpot pēc visām Eiropas Savienības prasībām, uzturēt. Otrs gadījums ir šīs ultravieglās klases gaisa kuģis, kas bija izklaides lidojums. Šos 2 gadījumus noteikti nevajag pielīdzināt vienu otram, jo vienā gadījumā ir iesaistīts ultralaids, un otrā gadījumā savukārt izskatās, ka tas ir pirmais gadījums pēdējo 20 gadu laikā, kad ir noticis reāls dzinēja atteikums, respektīvi, kur
nav bijusi pilota kļūda iekšā. Bet tagad par visu pēc kārtas. 4. maijā pirmais ar latviešiem saistītais aviācijas negadījums notika pusdienas laiku Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju ultravieglā lidmašīna mēģinājusi veikt avārijas nosēšanos uz lauka, taču nolauza riteni un apgāzās. Traumas guva gan pilots, gan arī viņas 70 gadus vecā pasažiere. Vairākas dienas pēc negadījuma pats pilots kategoriski atteicās no tikšanās ar žurnālistiem. Savukārt izmeklētājiem viņš esot atzinis, ka lidojuma laikā radušās problēmas ar dzinēju, kādēļ arī pieņemts lēmums veikt avārijas nosēšanos. Vai jauda pazud dzinējiem, vai attiek vēl kaut kāda problēma, mēs to visu skaidrosim. Gribēju nosēsties laikam, bet domāju, ka tas ir rīdzenes celiņš, bet viņi neparedzēja, ka viņš ir kāds pēc varas, nerīdzeni. Ar ritenīši jau ļoti maz lidmašīnai šeit. Momentā viņi nolauza priekš riteni, pēc tam pārējos aizsērās un pār. Jāpiebilst, gan konkrētajam pilotam šī nebija pirmā avārijas nosēšanās. Iepriekš viņam arī ir gadījušās piespiedu nosēšanās bez dzinēja. Mēs vienkārši nezinājām, bet tagad policija mums pateica, ka tas ir tas pats pilots, kas pagājušajā bija nosēdies. Pērn arī maijā. Šeit pat viņa pilotētāja lidmašīnai radušās problēmas ar dzinēju un bija jāveic nosēšanās pļavā. Jelgavā netālu no kādreizējās cukurfabrikas. Vai tas nozīmē, ka pats lidaparāts ir lidošanai nederīgs? Nē, lidmašīnai nav nekāda vainīgais kuģi. Ultrā vieglā lidmašīna mums ir ļoti diezgan daudz Latvijā lido. Ja nepārkāp eksploatācijas rokgrāmatas prasību, tad jau nekāda vaina nav. Tagad Eiropas Savienībā tehniskās apkopas darbus drīkst veikt tikai certificētas organizācijas, vairs nepietiek ar certificētu tehniķi. Arī ikgadējā lidotspējas pārbaude tagad ir deleģēta komersantiem, respektīvi arī speciāli certificētas lidotspējas pārskata organizācijas, kas ar to nodarbojas. Bet vienmēr ir tas cilvēciskais faktors. Vienmēr jau viņš ir gan pie pilotiem, gan pie tehniķiem. Toreiz gan cilvēki cietuši nebija, un pilotam izdevās izsprukt no bargiem sodiem. Bet ar kādām sekām viņam jārēķinās šoreiz? Uzlikt administratīvos sodus paši neesam tiesīgi, tad mums ir jāpaļaujās uz iekšlietu ministrijas attiecīgajām struktūra vienībām. Mēs reaģēsim, protams, attiecībā uz viņa pilota apliecības derīgumu termiņu. Savukārt otrs incidents, kas notika tajā pat 4. maijā, bet stipri vēlāk, tiek vērtēts gandrīz kā unikāls gadījums. Tas ir gadījums, kad lidojuma laikā certificētam gaisa kuģim apstājās dzinējs, ļoti rets un ļoti unikāls. Mūsu mazajā aviācijā es pat nezinu, vai ir vēl kāds otrs līdzīgs mums bijis. Tagad, neatkarīgās Latvijas laikā. Mans bijušais pilots, ar kuru es lidoju kopā Baltikā, ir pilots instruktors un trenēja apmācīja jaunos pilotus nakts lidojumos un Tartu lidostā. Un tajā treniņa laikā bija problēmas ar dzinēju. Dzinējs apstājās, dabūja izslēgt un naktī dabūja sēsties vienkārši uz lauku. Šeit nevarēja aizlidot. Rezultātā, ja nebūtu bijuši nekādas šķēršļi, būtu nekāda problēma nebūtu bijusi, bet pa vidu apjās no laukām grāvis ar krūmiem, un tāpat ieskaitīja grāvi un priekš riteni nolauz un propelē salies. Un paši čikus. Zilumus dabūja traumas, bet šajā gadījumā ir tehniski iemesli, nav pilota vaina. Piloti nosādāja ļoti labi, savu darbu viņa izdarīja, bet neko nevar darīt, kā šķēršļi. Šis ir pirmais, kurš ir objektīvi notika tehniski iemeslu dēļ. Degviela gan vispārējais bija kārtībā, pareiza eksploatācija, un līdz ar to es to gribētu saukt par tādu objektīvu negadījumu, un patiesībā viņš jāvērtē, tas iznākums ir jāvērtē tieši otrādi, ļoti pozitīvi, jo pilota pareizas darbības, ļoti komplicētos apstākļos, lidojuma apstākļos ļāva visiem ne tikai izdzīvot, bet arī faktiski viņi tikuši cauri pilnīgi sveikā.
Izmeklēšana par katru no šiem incidentiem ir tikai nu pats sākusies, tādēļ precīzākas ziņas par to apstākļiem netiek sniegtas. Taču te arī rodas iespēja noskaidrot, kā tad īsti tiek uzraudzīta kārtība Latvijas debesīs. Vienkāršam cilvēkam ir saprotams, ka, piemēram, uz ceļa ir iestāde, kas izsniedz automašīnas lietošanas dokumentu, izsniedz šoferim vadītāju apliecību un ir policija, kas kontrolē, lai visi noteikumi tiktu ievēroti. Vai ir arī kas līdzīgs gaisa policijai, kas uzpasē pilotus? Gaisā nav iespējams apturēt lidaparātu un tad konstatēt, ka pilots ir šo vai to pārkāpis, un arī pierādīt to uzskatām. Jo visas tās pārbaudas, kas tiek veikts uz zemes. Tas, ka nav iespējams lidojuma laikā to izkontrolēt līdzīgi, kā mēs braucam automašīnā pie stūres pa ceļu, kad mūs aptur ceļu policija. Tas tiek kompensēts caur ļoti stingru certifikāciju, ka pieņemsim tikai certificētas organizācijas drīkst veikt tehnisko apkopi. Tikai certificētas organizācijas drīkst veikt lidotas, izdot lidotas pārskatu certifikātu tagad. Tāpat arī pilota apmācība certificētas mācības skolas tikai drīkst mācīt. Katrā no šiem uzņēmumiem vai komersantiem, kas nodarbojās ar šo, ir ļoti stingras prasības gan menedžmentam, gan arī kvalitātes kontrolei, dažādām drošības pārvaldības sistēmām, tā tālāk. Cilvēks, kurš ieiet tajā aviācijas sistēmā, viņš tiek pakļauts daudz vairākām un detalizētākām tām prasībām, un tas ieaudzina iekšā pareizu attieksmi. Kamēr viņš tiek cauri visiem tiem filtriem, kur viņš sistēmā arī nestrādātu. Esam izstrādājuši grozījumus arī likumā par aviāciju, kurā esam aktualizējuši sodu apmērus, gan arī sodu veidus, jo šobrīd tas, kas ir normatīvajos aktos ierakstīts, ir diezgan arhaisks un diezgan novecojis. Un tiesību sargājušām institūcijām ir zināmas problēmas, tad attiecīgi arī kādu pantu tad piemērot pie kādu pārkāpumu. Mēs arī paredzam, ka atgūt tiesības administratīvos sodus gluži nē, bet piespiedu līdzekļu naudas sodu, ka varētu uzlikt arī civilās aviācijas aģentūras speciālisti. Bet kā kārtību vērtē paši piloti? Es esmu ievērojis Latvijas debesīs, netiek kultivēta disciplīna. Nevienmēr tas skaitās tā kā pareizi no sabiedrības puses. Es runāju, protams, par kolēģiem saviem. Ja tu pielieto kaut kādu drošu praksi, respektīvi tas nevienmēr tiek uztvert saprotoši, drīzāk otrādi. Turklāt izrādās piloti, kas sev pieskaita pie kārtīgajiem, arī uzskata, ka lielākas kārtības ieviešanai kontroli būtu liederīgi pastiprināt. Kontrole pār to, kā notiek lietas gaisā, ir pilnīgi noteikti vajadzīga, bet tā kontrole ir realizējama caur pasākumiem uz zemes, protams. Gaisā neviens neaiztiek. Līdz ar to varbūt vajadzētu vairāk kontrolēt to, kas notiek uz zemes, uz lidlaukiem, kas, tur var, protams, gari runāt, ko vajadzēja darīt, gan jau cilvēki, kas labāk to zina, bet varbūt neatstāt mūsu novārtā, jo tas arī, protams, publika uz to reaģē ļoti viennozīmīgi, ja mēs 3 gadu laikā te neesam nevienu manījuši no kontrolējušām institūcijām, tad arī rodas iespējas, ka te neviens neko nekontrolē, un likums ievērot nemaz nav obligāti. Interesanti, bet kā rīkoties gadījumā, ja pamanīta uzkrītoši riskanti lidojoša lidmašīna? Vislabākais ir sazvanīt vai informēt mūs. Svarīgi ir piefiksēt pazīmes, krāsu, varbūt kāds marķējums, ideāli var redzēt reģistrācijas zīmes. Tad mēs vienmēr to informāciju pārbaudām. Mēs nevienu no šāda veida ziņojumiem neatstājam novārtnē, mēs visu pārbaudām. Bet noslēgumā atgādinājums visiem tiem, kas vēlas uzdāvināt sev vai kādam tuvam cilvēkam lidojumu ar mazo lidaparātu. Padomājiet, kādā aparātā jūs grasāties kāpt, kas ir tas cilvēks, kas jūs vizinās un vai viņam vispār uz to ir tiesības. Ir vērts atcerēties, jo lielākas prasības mēs izvirzīsim, jo augstāka kvalitāte tiks piedāvāta. Sabiedrības puses varbūt ir jābūt prasīgākiem, ja kādu uztrauc lidojuma drošības stāvoklis, jābūt prasīgākiem pret
situācijām, ja, kad cilvēki atnāk, teiksim, pavizināties un lido ar lidmašīnām, viņiem vajadzētu kaut kā varbūt mēģināt iedziļināties, ja, vai tā lidmašīna, ar ko viņi lido, ja, vai vispār ar viņu drīkst vizināt pasažierus, ja, vai pilots vai kompānija, kas piedāvā tos lidojumus, vai viņi ir pietiekoši, teiksim, viņiem ir atbilstoša kvalifikācija. Respektīvi, cik tas ir droši, cik tas ir legāli, ja, jo arī tiek demonstrēta ļoti liela bezatbildība no iedzīvotāju puses. Ja, tā kā es domāju, tas ir process apusējs, ja mēs gribam kaut ko uzlabot. Bet nākamajās minūtēs viesosimies Latvijas gaisa satiksmē, kas strādā pie tā, lai pilotiem būtu pieejama maksimāli plaša informācija, tātad lidojumi būtu iespējami droši. Aviācijas nozares galvenais dokuments, gandrīz vai aviatoru bībele, ir aeronavigācijas informācijas publikācija, jeb saīsināti AIPS. Latvijas gaisa satiksmes speciālisti ir izstrādājuši risinājumus, kas pilotiem ļaus piekļūt AIPam, izmantojot 21. gadsimtam atbilstošas tehnoloģijas. Aeronavigācijas informācijas publikācijas ir spoguļus. Valsts spoguļus, aeronavigācijas sistēmas spoguļus. Valstī un pasaulē globālai air traffic management vadībai ir nepieciešama cita informācijas vide. Tas nozīmē, ka visa informācija, kas uz doto brīdi ir papīra veidā, jābūt pārveidotai ciparu formā, ciparu veidā, un nepieciešams izveidot informācijas aprītī, balstoties uz citiem principam. Mēs piedāvājam mūsu klientiem mūsdienīgās tehnoloģijas, un visi var redzēt aeronavigācijas informācijas ne tikai papīra veidā, kā grāmatā, bet arī caur internetu, arī mobilā veidā. Tieši Latvijas gaisa satiksme ir uzņēmums, kas sadarbojoties ar kolēģiem ir radījis Eiropā pirmo mobīlo aeronavigācijas informācijas publikāciju sistēmu. Tā ļaus ikvienam lidotājam, pilotu skolas kursantam vai vienkārši interesantam savā mobilajā telefonā iepazīties ar AIPu, kas pēc būtības salīdzināms ar aviatoru bībeli. Šajā publikācijā ir apkopota pilnīgi visa informācija par valsti, tās noteikumiem, pat ģeoloģiskajiem datiem, kas var būt svarīga lidotājam. Taču, kas būtiski, šī bībele nemitīgi mainās atbilstoši aktuālai informācijai gan par jauniem vides objektiem, gan gaisa kustības zonām un daudziem citiem parametriem. Tādēļ aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jārisina jautājums par to, kā šo bībeli darīt pēc iespējas pieejamāku. Iespēja apjomīgo publikāciju iedabūt mobilajā telefonā jautājumu par informācijas pieejamību būs atrisinājusi, un šis izgudrojums nākotnē sola būtiski uzlabot precīzas informācijas pieejamību. Mēs un mūsu Portugālija kolēģi izveidoja pirmie Eiropā jaunu produktu ar nosaukumu mobilā aeronavigācijas informācijas publikācija. Ar šo risinājumu mēs varam izplatīt informāciju visiem, gan skolai, gan institūcijām. Tas nozīmē, ka mēs izveidojam mehanizmu valsts aviācijai attīstībai. Turklāt tiek strādāts pie tā, lai mobilais AIPS darbotos līdzīgi kā autonavigācija. Tas nozīmē, ka savā mobilajā telefonā pilots varēs iepazīties nevien ar aktuālo aeronavigācijas informācijas publikāciju, bet arī orientēties gluži kā uz ceļa. Sistēma pati pateiks priekšā gan par iespējamiem šķēršļiem, gan citām lidmašīnām, kas atrodas tuvumā. Paralēli LGS darbinieki strādā arī pie citiem projektiem. To pamata mērķis – uzlabot precīzas informācijas apmaiņu, jo tieši precizitāte un informētība aviācijai ir drošības pamatakmens. Mūsu mērķis – nodrošinot starptautisku aeronavigāciju ar kvalitātes aeronavigācijas informācijas un datiem. Tas nozīmē, ka pamats visiem lidojumiem ir kvalitāte informācija, vispirms automatizētai lidmašīnai vadībai. Pēc kā uz doto brīdi lidmašīnu vada ne tikai pilots, bet arī flight management sistēma, lidojumu vadības sistēma. Viņi nepieciešami
kvalitatīvi dati. Un tā kā pamatojoties uz precīzi sniegtu informāciju, lidmašīnas jau šodien var lidot un arī lido bez pilota cilvēka veidolā. Elgājas tehniskais departaments kaļ plāns par to, kā cilvēku ar precīzu mašīnu aizstāt arī pie aeronavigācijas datu ievadīšanas. Visi dati ievadīti manuāli ar rokām, bet mēs ceram, ka pēc 5 gadiem sistēma var saņemt automatiski mūsu dati un ievietot bez cilvēka rokām. Tas ir mūsu mērķis, mūsu doma. Mēs ceram, ka tas būs. Ar to arī savu šīs dienas lidojuma plānu esam izpildījuši. Tiksimies jau pēc nedēļas, kad atbildēsim uz jautājumu, Latvijā var vai nevar izmācīties par īstu komercpilotu, kas strādā lielā aviosabiedrībā. Bet tas jau pēc nedēļas. Atā!